Amen, amen. Un tad tālāk varbūt, ja mēs tā, ka viss iet uz priekšu, nedaudz varbūt arī tad, tu minēji Billy Graham, un manuprāt arī Reinhards Bonke arī skaitās kā evaņģēlists, manuprāt. Jā, viņš ir evaņģēlists, jā. Jā, un es zinu vēl personīgi, es klausos arī. Ir viens no Kanādas, ļoti spēcīgs, kas man ļoti patīk, un varbūt, kas zina, kas nezina, ir tāds DJs, un nevis DJs, viņš tur netaisa mūziku, bet DJs, interesants vārds, bet viņš arī ļoti braukā pa pasauli, ir iespēja sludināt, un viņš ir dalījies ar reāli iespaidīgām liecībām, kā Dievs ir pagodinājis viņu ministrijā, bet, teiksim, kā es varu zināt, Dzintar, pieņemsim, ka Dievs varbūt aicina mani būt evaņģēlijs, tā kā teiksim, šī ministrijā, nevis kā tikai dalīties cilvēkiem, kas ved sunārā pastaigā, ja? Bet, kad es reāli sāku nodoties tai kalpošanai, kad es saprotu, Dievs man tam laikam aicina. Kā zināt, ka Dievs aicina tieši mani vai kādu citu konkrētu? Varbūt ir kaut kas no tavas personīgās pieredzes, ko tu vari padalīties, vai varbūt ir tie standarta 5 punkti. Ja Dievs tev dara šīs 5 lietas savā dzīvē, tu noteikti tev esi aicināts. Vai, teiksim, varbūt tavs ieskats tajā? Tāds labs piemērs, jā, mūsu tāda arī pēdējā tēmas vairāk, ar ko arī pats esmu tagad saskāries, ar ko mēs draudzēji, tiek arī sludināts, jā, tieši Jāzeps. Mēs redzam, ka uz Jāzepa dzīvi, jā, no vecās derības Jāzeps, kad viņam bija dots sapnis par to, kad, lūk, viņa ģimene nāca viņa priekšā, tur klanījās, jā, par šiem kuliešiem un tā tālāk. Ir viena lieta, kad Dievs liek tavā garā, jeb tevī iekšā redzējumu kāds aicinājums. Tas jau tevī sāk, tā, kad tu sāc, vai nu kāds pravietisks vārds atnāk no cilvēkiem, tas burtiski sāk ap tev tā kā grozīties riņķī. Tas vēl nenozīmē, ka tu burtiski tajā esi iegājis. Tas ir kā Dāvids, par viņu izlēja eļļu, tad, kad viņš vēl bija jauns zēns, bet viņš vēl nebija ķēniņš. Viņš vēl nebija stājies spēkā tajā aicinājumā. Un tad ir vesela kaut kāda sērija tavs dzīves posms, kur Dievs tev sagatavo, lai tu tajā ieiet un tajā nostiprinies, un lai tu vari to nest jau ar gatavu sirdi, sagatavot sirdi. Līdz ar to pa lielam tev arī pašam ir tāda iekšēja vēlme, pat īstenībā tu pat neapzināties var, bet ir kaut kas vēl, kas tev burtiski velk to darīt. Un pa lielākoties arī, kas ir svarīgi, ir cilvēki riņķī, garīgi, kas ir nolikti virs tevis, jā, kas patiesībā tevi atzīmogo tam, lai tu tajā ieiet. Jo arī tie cilvēki, kas ir riņķī, viņi arī redz to, ka tas tevī ir, ka tas ir aicinājums uz tevi, un viņi palīdz tev, kā jau rakstīts, kā mēs lasījām šajā Efeziešu vēstulē, jā, par 4.11, par šiem kalpošanām, viņi sagatavo, ir kādi, kas tevi sagatavo, ir kādi, kas redz, ka tas uz tavu dzīvi ir, un šis pravietiskais vārds atnāk no Dieva, kurš liek tavā sirdī, ka tu esi tam aicināts, un tad tikai ir tas periods, kad Dievs tev gatavo, lai tu tajā ieietu. Ja mēs paskatāmies visu caur Bībelē, tad mēs redzam, ka visi šie ticības vīri, sākot, es teikšu tā, ar Mūzu, jā, un tur pārējiem, viņi visi tika aicināti, bet bija kāds posms viņa dzīvē, ka viņi tam tika gatavot, lai tajā ieiet iekšā. Un kāds varbūt tās ir aicināts, protams, globāli, teiksim, kad viņš tiešām ir globāli, jā, kāds ir aicināts lokāli kaut kur tuvāk, jā, un tad katram ir savs uz to visu. Ne visi varbūt, kas ir aicināti, viņiem ir aicinājums doties no valsts uz valsts un, kā saka, pildiem stadioniem, ne, bet tas varbūt arī mazākos jomās, bet svarīgi jau darīt to, ko tev Dievs ir līdz un ko viņš no tevs prasa un ko Svētais Gars tev ved.